skatīsimies tagad novembris dvīņu zīmēm. Nu, ko tad visums, ko tad augstākie spēki, jūs augstākies teiks, kāda ziņa jums ir vajadzīga novembrī, kas jūs sagaida, jā? Tā man tas internet connections, protams, ar visām enerģijām neiet tā labi, jā, bet skatīsimies, kas tad priekš dvīņiem nākamajā mēnesī ir gaidāms. Stiprākās enerģijas dvīņiem nākamajā mēnesī. Likšu ķeltu krustu. Ķeltu krusts pārbaudīt metode, ļoti labi strādā. Jā. Baigais sākums, augstākā tiesa, jā. Atlaist, atbrīvoties no visa liekā nevajadzīgā, transformēties, pieņemt visas savas šķautnes, celties augstāk, iet jaunā līmenī, karmas kārtas, jā. Ļoti, ļoti pateicīgi. Tavs izaicinājums ir stāties pretī vai nu sev, vai citu cilvēku viedokļiem, jā, jo izskatās, ka noteikti esi cīnījies par karjeru, vai par darbu, vai kaut ko, kas ir saistīts ar izaugsmi, jā. Pagātni, kas ir pēc nākotnī, tava apņemšanās, tava neatlaidība, ieliktas pūles, resursi, jā, uzņemties lielu atbildību, bet pagātnē, redzat, ir monētu dūzis. Tas nozīmē to, ka kaut kas, redzat, ir monētu dūzis. Tas nozīmē to, ka kaut kas ir sasniegts. Es runāju noteikti ar auditoriju, kurā ir vai nosaukusi tikko jaunu darbu, vai atradusi jaunu hobiju, vai jaunu veidu, kā nopelnīt, jā, viss saistībā ar finansēm, labklājību, lai tu justos šajā pasaulē ļoti labi, jā. Tas nozīmē to, ka tu esi ielicis pūles, un tagad tu saņem šos rezultātus, jā. Tava vēlēšanās ir sava veida savienība gan varbūt ar kolēģiem vai, teiksim, tā pašam ar sevi, jā. Tā kā mēģināt izprast, kas ir tas, ko tu savā dzīvē, tā kā teikt, patiešām vēlies, jā. Jo apakšā ir kausa pārš. Nu, un tas liecina par to, ka, jā, varbūt jūs esat diezgan aizņemti, jā, un neatliek tik daudz laika, teiksim tā, mīlestībai, mīlestībai, attiecībām, un jūs ļoti fokusējušies uz saviem, teiksim tā, plāniem, jā, uz savām idejām, un jums ir ļoti, tā, teiksim tā, pilna enerģija ar aizrautību, jā, arī. Kā Zobena karaliene vienmēr saka, jā, skaidrs redzējums, vīzija, jā, nostāja, spēcīgs raksturs, jā, cīnīties par kaut ko, kas ir tas, ko jūs ļoti šeit iekšā sirds dziļumos vēlaties, jā. Un lai kāds jums stāsta, ka jūs nevarat, ka jūs nesasniegsiet, ka jums neizdosies, ka jūs vienkārši neko nevarat, muļķības, tas izaicinājums ir stāties pretī un neietekmēties no tā, ko citi cilvēki saka, jā. Jo tu esi pozīcijā, kur tu stāvi kalnu galā, jā, ļoti labi, tu stāvi kalnu galā. Un ir cilvēki, lietas, vietas, nu jebkas tavā dzīvē, kas, protams, nāk tevi mēģina, pārbauda un testē, jā. Un tava neatlaidība, tava šī pārliecība tajā, ko tu dari, kur tu liec savu prātu, savas emocijas un kam tu atvēl savu uzmanību, jā, noteikti atmaksāsies, jā. Nemeklē lieku kašķi, centies saglabāt balansu un līdzsvaru savā dzīvē, jā, un uztver novembrī visu pēc iespējas maksimāli mierīgi. Jā, wow, ļoti tuvu nākotne priesteris, jā, sakošana tradīcijām, ticība, jā, augstākās zināšanas, garīgais skolotājs, māksla uzklausīt, jā, iedvesmo citus un, teiksim tā, vienkārši
saglabāt vīziju, ja? Saglabāt vīziju par to, kāpēc tu savā dzīvē dari to un to, kādas attiecības tu veidot sevim tuvākajiem ģimenes locekļiem, draugiem, ja? Vienkārši padomāt, vai kā tu vari iegūt šo, teiksim tā, ne labumu, bet informāciju, lai tu varētu virzīties savam augstākajam labumam, ja? Jo mēs taču katrs varam no kāda kaut ko iemācīties, iespējams, varbūt tu kaut ko dzirdēsi par sevi, ka tu pirmajā brīdī domāsi, kā tu vispār par mani tā var domāt, un tev būs tāds, klausies, ja tu mani redzi tā, tas nozīmē to, ka es varbūt daru kaut ko nepareizi, ka man ir kaut kas tā kā bišķiņ jāpamaina, ja? Jo iekšējos faktoros novembrī izskatās, ka tu varbūt fokusējies uz to negatīvo, uz to visu, kas ir tā kā pirms tam bijis vai noticis, ja? Bet, ja? Mums ir lietas, par kurām mēs varam būt pateicīgi, un arī visi tie kritumi, kas mums ir, arī tajos slēpjās atslēga, ja? Un ļoti tuvu nākotne, priesteris, šeit ir atslēgas, jūs redzat to, ja? Tur ir saprašana, tur ir skaidra apzināšanās, ja? Kad, ar man notika šis, no šīs var iemācīties, kad es nākamreiz nedarīšu to un nedarīšu šito. Jūs ļoti labi zināt, ka mums ir jāpiedzīvo šīs kļūdas vairāk kārt, lai mēs tiešām apzinātos un varētu no šīs situācijas saprast, kas mums ir jādara, ja? Ārējie faktori ir monētu sešnieks, tas nozīmē to, ka sanāks kaut ko saņemt, sanāks kaut ko iegūt, un noteikti tavas pūles, tas ieguldītais darbs atmaksāsies, kamēr tu saglabā savu vīziju, kamēr tu dodies uz priekšu, un kamēr tu saglabā savu šo skaidro redzējumu, ja? Tavas bailes ir vienkārši neticība sev un saviem spēkiem, ja? Tu ļoti, teiksim tā, varbūt netici sev, jo tu klausies, ko citi cilvēki tev stāsta, vai kādā veidā viņi tevi, teiksim tā, ietekmē, ja? Jo tevi ir jāsaglabā pārliecība par to, kur tu ej, kāds ir tavs mērķis, ko tu gribi sasniegt, ja? Un tiešām neapstāties, jo kamēr tu skatīsies uz to, kas nesanāk, kas neizdodās, ja? Un uz visu to grūtumu, uz to smago nastu, ko tu vienkārši neredzēsi, kādu iespēju tev piedāvā visums augstākie spēki, es nezinu, ja? Jo mēs esam kā enerģetiskie magnēti, ja? Un mēs tam močiem. Un gala rezultāts – laimes rats. Wow, dviņi, brīnišķīgi. Brīnišķīgi, karma, laime, veiksme jūsu pusē, ja? Amazing, fantastiski. Nebaidies spērt šo soli kaut kādā virzienā, uz kuru tu gribi iet, ja? Nevis teiksim, nebaidies, bet atceries to, ka tu esi spējīgs uz visu, ja? Kur tu pieliec savu prātu, savu spēku, savas domas un savu enerģiju. Ka tu esi spējīgs uz visu, ja? Kur tu pieliec savu prātu, savu spēku, savas domas un savu enerģiju, ja? Dodies tajā virzienā, uz kuru sauc tavas sirds, ja? Jo šeit tava cerība ir piepildīt kaut ko, kas nāk no tevis paša iekšā, un sekošana savam mērķim, ticība, ka tu esi uz pareizā ceļa un darīt visu iespējamo, lai mēģinām mācīties no pagātnes, iet uz priekšu, griezt laimes ratu pareizajā virzienā, un viss tev sanāks, un viss tev izdosies. Fantastiski, dviņi, ļoti